Labdien, cienījamās dāmas! Man ir liels prieks satikt jūs atkal no jauna. Ārā ir tik skaists laiks, tuvojās svētki, Ziemassvētki, jaunais gads, balles, balles, balles. Un es ļoti vēlētos jūs satikt šeit uzņēmuma Vaida veikalā, lai jūs varētu atrast piemērotus tērpus šiem jaukajiem notikumiem. Ievadot svētku kolekciju, jūs gribēju iepazīstināt ar demokrātiskāko kolekcijas daļu. Tas ir ar tūnikām topiem. Viskozes materiāls, jaukās, klasiskās krāsās, tumšs zaļš, tumšs zils un melns. Izstrādājums ir neparasts ar savu konstruktīvo risinājumu. Viņš noteikti viegli un skaisti krīt drapējumā, bet arī jaukums ir tāds, ka viņš notušai nevajadzīgo. Šī izstrādājumi ir diezgan demokrātiski, bet vienlaicīgi arī svinīgi. Savā valkāšanas manierē viņi pieļauj gan bikses, gan svārkus. Gan grezni, gan neuzkrītoši. Šī modeļu grupa ir pārstāvēta klasiskajā krāsu paletē – sarkans, melns un balts. Ansambls sastāv no divām daļām – no topa un svārkiem. Jūs varat iegādāties vai nu topu, vai nu svārkus, vai abas lietas kopā. Un līdz ar to jūs iegūstat vai nu atsevišķu izstrādājumu, vai arī sakombinējot kopā, jūs pat iegūstat kleitu. Ir iespēja variēt ar šo tērpu. Šajā topā ir neparasts tas, ka šeit ir tāds jauks metālisks akcentiņš kakla daļā, kas līdz ar to jūs atbrīvo no domāšanas par rotām. Tops tiek papildināts ar svārkiem, ar tādu neparastu drapējumu jostas vietas daļā, kas noslēps, izcels. Līdz ar to jūs jutīsieties droši pārliecināti. Šo ansambli var veidot vienā krāsu paletē, kā šajā situācijā, bet jūs tikpat droši varat nomainīt vai iegādāties arī šādā komplektācijā. Līdz ar to tā vairs nebūs kleita, bet tas būs tops un svārki, melns un sarkans, vai arī nomainot šo sarkano pret baltu. Līdz ar to apģērbs kļūst vai nu demokrātisks, vai nu izejams. Viss jūs rokās. Kā ļoti labu pirkumu es gribētu rekomendēt jums šo te kleitu. Viņa ir gan spilgti zila, gan melna. Kleitas fasons ir diezgan klasisks, kas ir pazīstams mums jau no 50. gadiem, tas ir kimono ar ķīli. Bet akcents šajā kleitā ir likts tieši uz šo neparastu jauko mežģiņu risinājumu. Šajā gadījumā viņš ir uzlikts uz tumša fona, šeit uz miesas krāsas fona. Līdz ar to katrā no šīm situācijām jūs iegūsiet vai nu tādu nedaudz tādu pikantu efektu, vai nu tādu klasisku universālu kleitu. Šīs kleitas noteikti noderētu katras sievietes garderobē. Šī kleita, par viņu varētu pastāstīt to, ka tas būtu jums tāds pirkums tā kā 2 vienā. Šī neparastā detaļa, kas ir bižutērija, šo kleitu padara svinīgu. Bet šo detaļu var noņemt nost, un līdz ar to jūs iegūstat ļoti universālu ikdienas kleitu, ērtu, brīvu, pēc griezuma ar kapatiņām, 3/4 pieturknīti. Tā kā kleita 2 vienā. Iziešanai ar rotu, katrai dienai, droši noņemat rotu, droši viņu var mazgāt, viskozes materiāls. Ļoti nepieciešama lieta. Kleita tiek piedāvāta 3 krāsu versijās – bēšīgā ar zelta krāsas furnitūru, melna ar tumsnēju metālu, kā arī zila ar to pašu tumšo metālu. Šī jaukā pietiekama universālā kleita tiek piedāvāta šīs sezonas aktuālajā smaragdzaļajā krāsā. Viņa ir veidota no viskozes trikotāžas, kur ir ļoti pateicīga, lai veidot šos te jaukos drapējumus, ielocis. Kleita līdz ar to arī ļoti skaisti krīt. Komplektā ietilpst arī jostiņa, kur var iezīmēt jūsu jostas vietu, ja jūs to vēlaties. Ja nē, tad jūs droši to jostiņu varat komplektēt ar citiem izstrādājumiem. Kā īpašs bonus šai kleitai ir mazs melns apakškrekliņš, kas radīs tērpam tādu īpašu slīdāmību un tādu komforta sajūtu. Ar šīm jaukajām kleitām es gribēju jums paziņot, ka mēs tuvojamies vakar svinīgākajai daļai. Kleitas ir jaukas un asketiskas ar nelielu akcentu priekšpusē. Šī te jaukā bižutērija, attiecīgi pieskaņota katram tonim, tā ir noņemama un uzliekama. Bet vēl kā īpašs pārsteigums būs kleitas muguras daļa. Šis te jaukais materiāls trikotāžas ir papildināts ar tilla mežģīni, kas akcentēs muguras centrālo daļu gan ar savu griezumu līniju plecu daļā, gan ar jauko ielaidumu, varētu teikt, muguras apakšdaļā, jeb astīti. Kleita savā būtībā ir ļoti lakoniska, kimono modelis,
Akcenti izviedoti plecu daļā un jostas vietā, kas iegūst tādu neparastu spīdumu, gan ikdienā, gan svētkos. Šī jaukā 30. gadu dīvas kleita tiek piedāvāta gan sarkanā, gan melnā versijā. Viņa ir ļoti sievišķīga, pateicoties šai te kimono griezuma līnijai, akcentētam asimetriskam sānu ielaidumam. Kleita ir fantastiska, gara, sievišķīga. Mežģīnis, atlasīgs spīdums, kleita līdz grīdai, sievišķīgas ielocis, krāšņas zeltaina jostas. Fantastisks sievišķīgs modelis. Smaragd zaļā krāsā vai tumši zilā, katra sieviete atradīs sev piemērotu vakara noskaņai. Tradīcijas turpinot, es gribēju jūs iepazīstināt arī ar kolekcijas Monika tērpiem. Šoreiz, kā svētku risinājumā, tiek piedāvāti 2 modeļi. Šis te komplekts, kas sastāv no svārkiem un blūzītes. Neparasts viņš ir ar to, kad ir izmantot ļoti interesanta auduma apdruka, kas rada tādu mežģīnas efektu, bet tā ir apdruka, kas ļoti jauki pāriet tādā mazā punktiņu rakstā. Interesanti arī ir aizmugures risinājums šajos modeļos. Tas ir veidot no melnas trikotāžas, kas ļaus jums ļoti droši kombinēt gan svārkus, gan blūzīti ar melnām biksēm, melniem svārciņiem. Kā akcentu gribēju vērst uzmanību arī šim te neparastajam kakla risinājumam, kas ir gan šajā te blūzas, gan kleitas modelī. Tas ir tipisks 50. un 60. gadu krādziņas risinājums, kas ir tāds sievišķības kalngals. Paldies par jauko kopā pavadīto laiku. Es tērpu dizaineris Sonita Pauliņa atvados no jums, vēlot skaistus, gaišus, priecīgus svētkus. Un svētku tērpus, es esmu pārliecināta, jūs noteikti atradīsiet uzņēmumu Vaida veikalos.